Šodien Rīgas kultūra vidusskolā mēs spēlējam šo turnīru, kas principā ir paredzēts, lai piesaistītu jauniešus, piesaistītu jebkuru vecumu cilvēkus, lai tik atnāk uzspēlēt galvu hokeju, lai cilvēki pārliecinās ar to, ka šis sporta veids ir tikpat mentāli un fiziski noslogojoši, kā arī cita jebkāda veida sporta veidi. Jebkurš ir ielūdzis uzspēlēt, pārbaudīt savas spējas, kā arī turnīra beigās katram kāda balviņa, iespēja tikt pie kādām foršākām balviņām un izbaudot šo foršo gaismu, kas ir šodien. Galdu hokeju spēlēju jau vairāk nekā 10 gadus. Viss sākās to, ka tētis gribēja mājās spēlēt. Mēs nopirkām galdu hokeju. Es viņu vinēju gan katrā spēlē, viņam apnika. Tad es uzzināju par turnīriem, ka ir iespēja piedalīties. Viss sākās ar Sarauju, kā lielākajai daļai jauno galdu hokejistu, kas Rīgā ir sākuši spēlēt. Un tad jau gadiem ejot, nolēmu, ka jādod iespēja arī citiem spēlēt galdu hokejus. Savā skolā sāku galdu hokeju treniņus. Rīgas 69. vidusskolā, pacēlu mācīdamies vidusskolā. Un esam izauguši līdz pat tādam līmenim, ka varam atvest 40% no turnīra dalībniekiem tikai no manis izveidotā kluba. Mums ir 6 spēlētāji pasaules reitingā top 100. Visaugstāk ir mans brālis Edgars Naglis, viņš ir pasaules reitingā 12. vietā. Viņš ir laikam arī sasniegumiem, visaugstvērtīgākajiem sasniegumiem visbagātākais spēlētājs klubā. Viņš ir vinnējis Norvēģijas Open, kas ir pasaules tūras posms. Viņš ir vinnējis Latvijas kausā visu sezonas kopvērtējumu. Čehijas Openā bija 2. vietā, piekāpās tikai pasaules reitinga 1. numuram Raineram. Tad mums ir 20. vietā ir Jēkabs Reķis pasaules reitingā. Viņš arī ir izcienījis daudz sasniegums gan junioru vecumā, gan tagad pieaugušo vecumā. Vinnējis Latvijas kausa posmu, vinnējis pasaules čempionu sērijā līdz 4 uzvarām, Jevgenija Matanci un Ukrainas. Un tad ir arī jaunāki puikas, kas ir Henrijs Prokurātovs, viņam ir tikai, es nezinu, cik viņam ir gadu, bet diezgan maz, bet viņš jau ir pasaules reitingā 50. vietu. Kopā mums ir treniņi no otrdienas līdz sestdienai, katru dienu. 3 reizes nedēļā ir Imantā, otrdien, ceturtdien, sestdien. Trenējamies būtībā visu vakaru. Jā, dažādās grupās, sākam ar jaunākajiem, beidzam ar vecākajiem. Un Zolitūdē tikko sākām jaunas grupas septembrī. Tur mēs darbojamies trešdienās un piekdienās. Ja kādam interesē, mēs joprojām uzņemam jaunus dalībniekus. Es nāku no Inčkalna, spēlēju jau kopš 2016. gada, ja nemaldos, un pasaules reitingā es 65. vieta. Pagaidām ir ļoti labi, grupās nospēlēju perfekti, teiksim tā, un no līgām es sagaidu, kā minimums top 12 vai top 6. Visvairāk jau tas adrenalīns man patīk. Ir tas entuziasms, adrenalīns. Protams, arī visu muskulatūru dziļo var attīstīt. Tā kā es domāju, ļoti labs sporta veids.